Pavisam nesen Cenu pagastā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izglāba purvā slīkstošu lamu. Dosimies Rīgas ielās un noskaidrosim, vai cilvēki ir gatavi šādai situācijai. Ja viņi ieraudzītu purvā slīkstošu lamu, kā viņi rīkotos? Es izsauktu palīdzību, laikam. Kādu tieši uz kādu numuru būtu jāzvana, jūs zināt? 118, es nezinu. Tad jūs uz 118 zvanītu, uzzināt, uz kādu numuru tālāk zvanītu uz lamu glābšanas dienestu, jā, un tālāk? Tālāk es pazvanītu, lai izglābtu. Tam pastāstīt mammai arī pazvanīt, ka jūs esat slīkstošu lamu Latvijas purvā? Iespējams. Jā. Labi, paldies. Es tiešām nezinu. Es uzreiz bļautu un skrietu meklēt pārējos arī, lai palīdz. Pārējās lamas? Jā, kurš iestrēguši purvā ir. Iet tālāk. Dzīvnieks slīks, taču jāizglāb, vajag kaut ko darīt. Tur jau nevarēs viņu īstenībā izglābt, kā var vilkt. Ugunsdzēsējs. Meklēt sēnes. Un viņi tur palikt slīkstam? Ja palīdzētu, jā, pameklēt sēnes. Un lai viņi pēd un varbūt viņi izrautos ārā. Viņi uzresnēs? Jā. Labi. Mēs viņu paņemsim un izglābsim. Ja es būtu ar mašīnu. Izvilks ar mašīnā, bet ja nebūs mašīna? Tad nezinu, izsauksim kādu dzīvnieku glābšanas centru vai kā. Kāds ir numurs dzīvnieku glābšanas centram? Pasakiet, lai visi zina. 1188. Es uzvanīšu. Nav komentāru. Noteikti meklēt kaut kādu koku, kaut kā viņu ķeksētu, es nezinu. Iespējams, ka zvanīt uz attiecīgiem dienestiem. Kuriem dienestiem, uz kuriem jāzvan, ja tāds gadījums? Noteikti uz to universālo telefonu 112 vai 113 vai kaut kas tāds. Lamu? Kas tā lama tāda?